Labdien! Pienācis laiks vēl vienai gardai, rudenīgai receptei, un šoreiz tā būs vista krējuma mērcītē ar krāsnī ceptiem ķiplokiem, kurā mēs izmantosim Lidl Pilos piena produktu līniju, un būs ļoti garšīgi. Sāksim mēs ar ķiplokiem. Sagatavosim tos, lai izceptu krāsnī, pārgriežot uz pusi. Nākamo mēs sagatavosim sīpoliņu mūsu mērcītei. Sēnes pārāk smalki es negriezīšu, jo gatavošanas laikā tās saraujās. Ļoti vērtīgs virtuves padoms, ja dienas beigās negribas gaidīt uz makaroniem, tad viņi ir jāuzliek vārīties. Makaroni vārās, sagatavosim mūsu seņu mērci. Ķiploki gatavi, sēnes noceptas, makaroni finiša taisnē. Mums vēl palicis viens elements, vistas šķiņķītis. Sagriezīsim, arī nocepsim, un tad jau liksim kopā mūsu mērci. Pienācis laiks pabeigt mūsu mērci, atliek izspiest ķiplokus un salikt to visu vienā pannā. Tā, un pabeigsim mēs ar vēl vienu gardu sastāvdaļu, uzrīvēsim pa virsmu cieto sieru. Ar šo recepti esiet ļoti uzmanīgi, jo pēc tās apēšanas viennozīmīgi būs grūti piecelties no dīvāna, bet ārkārtīgi garšīgi. Labu apetīti!